Jā, sportisti diezgan labi demonstrē gan ātrumu, gan veiklību. Skaidrs ir tās, ja šis sportists turpināt to darīt līdz tādam apzinīgam vecumam, tad noteikti longevitās būs krietni piepildītākā ar motosportistiem, kas skaita vienu un gan jau arī meistarību augstāk šajā klasē. Tur iet mierīgi, un te arī iet mierīgi. Tur nekas nekur neuzķerās. Gaitā brauc, un ripin lejā. Up un ārā. Easy, ne? Ko? Kas tad bija? Ko viņš pielika? Līdzi un pārdzīvojam. Labāk jau, lai sanāk, tas jau ir daudz skaistāk, kad tas motocikls nostājās uz savu aizmugurējā ratus, tas sienas augšā. Atgādināšu Ārvis Alksnis iepriekšējā braucienā pazaudēja motociklu, pa šīm sienām braucot. Atrast kaut kādu negaidītu saķeri, motocikls aizgāja saulītē viens pats bez vadītāja kontrols, un Ārvis Alksnis devās atmuguris bez motocikla lejā par šo sienu. To nenovēlu Ārvis piedzīvot šajā braucienā. Paldies Dievam, neuzkrīt virsū pašam motociklistam, jā, bet izskatās vairāk morālais pārdzīvojums nekā fiziskais, tur vajadzētu būt visam kārtībā ar fizisko veselību, ko nevarētu teikt, protams, par noskaņojumu. Noskaņojums ir diezgan savojāts,
Motocikls ļoti neveiksmīgi atsitās no sienas, līdz ar to tas aķer arī paliek kaut kur uz parādu gaisā karājoties, ko atgūt īsti nevarēja tajā vajadzīgajā mirklī, un pēc tam jau ir par vēlu, ja kāds arī viņu dot ar uzviju. Nezinu, kas tur ieskriens, varbūt pa lielu vai pa maz grūti spriest, es pa Moto3, šī nianse ir diezgan maz, ko zinu. Gan jau pats ārus labāk zinātu izstāstīt, kas tur īsti notika. Es arī zaļa birs. Ir uz otrā stāva, tagad atliek tik lejā, tas lēciens arī gan iespaidīgs, tur amortizātori nostrādā uz pilnu slodzi, pat uz virsstundām, es varētu teikt. Ļoti tāls, dziļš lēciens, es nebiju redzējis, kurš to puskauts lec vispār, bet, Kristaps nolec gan skaisti ar lielām ovācijām. Galvenais jau, ka izgīšu šajā čempionāta posmā. Un lēciens uz otru stāvu gan pārliecinoši, tomēr beigās atkal kaut kas pazūd 3 punktiņi ir ievākti, bet arī ar to pietiek, lai uzvarētu šo dienu, jo Niks sev par nožēlu savāca vesels 10 punktus uzreiz 2 posmos pēc kārtas. Un arī leciens lejā, kārtībā, ļoti liela aplausi, un gluži kā tādā rockkoncertā pēc labas dziesmas. Dziesma ļoti labi nāk no šiem. Pagaidīsim, apskāvieni beigušies, bet ļoti sirsnīgi. Kaspars Puriņš, otrā vieta. Un pirmā vietā tad uzvarētājs šajā sarežģītajā ieskaitē C-amatieros Gatis Starcevs. Ar aplausiem ātrākais, veiksmīgākais C ieskaitē, C grupā. Oranžās krāsas mēs tik bieži pagaidām neredzam vēl uz piedestāla, varbūt parādīsies pēc tam. Jauniešos tur gan, protams, bija birums, viens pēc otra nāca kā sēnes pēc lietas, tur nāk ārā tiem jaunie Moto3-listi. Vecajiem vēl ir jāiepuš vaigos. Vīrieši jau neapvainojas, ka pa veciem saka, labi, ka es pa kādu sieviešu to nepateicies, tad droši vien tagad domāt, kā iztaisnoties no šīs situācijas. Paldies jums, vīri! Iesim tālāk! B ieskaita B grupā. Trešā vieta, third place, Peter Kaljurand, arī Panther Motorsport. Atgādinājuši Panther Motorsport komanda uzvarēja komanda ieskaitē pagājušajā gadā. Apsteidz Sigulda Racing Team, tas komanda ieskaitē. Iespējams redzam, kāpēc. Otrā vieta tātad šajā B grupā, Prit Ross, second place. Arī šis kungs ir no Panther Motorsport. Pirmā vieta, vīrs ar stabilitāti. Es viņu šodien nodēvēju par nullīšu vīru. Ļoti daudz nullītes pa posmiem izbrauc un ļoti pelnīt. Es uzskatu, pirmā vieta Kaspars Kārlis, Sigulda Racing Team. Ne tikai pārstāvs, pats galvenais Čiekurs, vadītājs, tēvs, fāters, kā jūs gribat tā sakat, bet tas, kurš ir augšā un ir pirmais šampaniets aiziet, gandrīz pagaisti tiek piebremzēts. Tas ir tā neveselīgi. Es domāju, ka šitā nobremzē visu to tur padarīšanu. Bet ir skaidrs, kas tulīt notiks, būs mazgāšanās laikam. Vismaz no viena braucēja. Nav vairs to taupīt šie kungus, balvu laikam neies, nomazgās visi tepat uz piedestāvu malēži, uzlaistās kārtīgi. Spiediens beidzās, tagad vēl padzers veldzēs šīs slāpes, kas radušās atmazību dienā, bet godam nopelnīts šampanietis. Paldies jums par šo lakatām. A grupā otrā vietā. Mārtiņš Bluka, MT Racing Team. Ļoti skaļi aplausi. Gaidām Bluku. Otrā vieta arī pirmajā posmā šim kungam šajā ieskaitē. Un pirmā vietā tad uzvarētājs Klaus Pričīns. Šis jaunietis, šo jaunieti es pieminēju, ka viens no redzamākajiem tieši sociālajā vidē, tieši triāli jomā ļoti apsveicam patiesībā ir šī rīcība, kad rāda iedvesmo arī citus, ko dara, kā dara, un redzam, ka arī ne tikai trenējās, bet arī šie treniņi nesa labus augļus. Ir uzagota piedestāla augstākā pakāpiena savā grupā šis jaunietis.
Ko es secināju, ka lietas ir beidzies, bet apbalvošana gan vēl mums turpinās. Tātad atgriezīsimies pie junioriem. Juniori mums nebija. Mēģināsim tagad to uzšaut uz tīru laimi. Tātad D ieskaita junioriem. Pirmā vieta, vislabākā vieta, Edijs Vītols. Edij, Dievu dēļ, es ceru, ka jā, ir mums Edijs uzplaudējumi. Edijs ir ieradies, tātad Edijs uz pirmā goda piedestāla pakāpienu. Šis jaunais vīrs, moto vīrs. Redzam, kā jaunieši tā uzreiz iemirdzās mūsu oranžās melnās krāsas. Likumsakarīgi, par to mēs diezgan dziļi izrunājām, kāpēc tas tā ir. Tas ir tāpēc, ka tur tiek domāts par to, lai iesaistītu tos, kas varbūt nemaz to nedara. Tur tiek dota iespēja pamēģināt, motocikls iedots, ekipējums iedots C juniori ieskaitē. Arturs Bušliepiņš. Aplausus, es domāju, jā, aplausus uzkurinam, lai tas piedestāls ir silts. Viņš ir vienīgais. Jā, viņš jau pagājuši jau Jā, ar aplausiem pagadam, protams, goda piedestāla. B juniori ieskaite. Trešā vieta, third place, Kaur Ross, OTP motoklubi. Kaur Ross, third place. Welcome. Otrā vieta šajā pašā ieskaitē Ernests Robežnieks. Team. Otrā vieta arī pirmajā posmā šim jaunietim. Tāda stabilitāte ir viņa rokraksts. Viņam ir dzimšanas diena. Dzimšanas dienā, kūku arī nesiet uzreiz. Aplausi, jā, dzimšanas dienā otro vietu izcīnīt un nobraukt veiksmīgu sacensību. Paldies jums par informāciju, bet šitas ir vietā, tā arī vajag. Pirmā vieta šajā B junior ieskaitē, first place Martin Armā. Ir jau klāt. Ok, šito es palaidu vienā. Vai tad šampaniet nelies tā ir, ka tas mežazērs vispār nestrādā? Laikam ne, labi, sagaidīsim, varbūt kāds cits vēl tomēr uzšaus šampaniet. Tā, mums te palika vēl A junior ieskaite. Tā kā Eirovīzijā, man liekas, šitas sanāca. Tas ir jaunais modes kliedziens, man liekas. Salauzt kausu. Būs labi, gan jau kaut ko izdomāsim ar to. Trešā vieta, A junior ieskaitē, third place, Tris Andrē Ivanov, Panther Motorsport. Jā, te ir tik sarežģīts sarakstīts, es pieļauju, ka es varēju arī nepareizi izlasīt, bet, piedodiet, es atvainojos, ja tā ir noticis, bet neko darīt. Galvenais, kad sportists ir sapratis, ka viņam ir jādodās uz apbalvošanu. Otrā vieta, second place, Stig Ross, arī Panther Motorsport. Un pirmā vieta, tātad first place in this class, Egert Kimmel. Es domāju, uzplaudējam, lai nesajūtās apju kuši jaunieši. Jā, tātad visi trīs igauni, visi trīs no viena motokluba. Labs sniegums, laba cīņa, savstarpējā cīņa. Nekas neveicina rezultātu labākā iekšējā konkurence, spēcīga, protams. Ko mums ir uzradies, man ir tāda apslēpta informācija, kad viens klasiskais braucējs mums ir uzradies, tas, kurš otro vietu izcīnīja. Tātad Andris Matisāns uz goda piedestāla otrā pakāpiena lūdzu pēc sava kausa ar aplausiem. Sagaidām. Andris Matisāns, neko nebijis, tās nemulst un nāk pakaļ savam kausam, mēs tev gaidījām un tomēr sagaidījām.
Nu ko, nonākam arī, protams, pie otrās vietas, tātad vicečempioni šajā Latvijas čempionāta otrajā posmā. Nu, te bija kārtīgs kapiņš un viss noskaidrojas tikai 2 posmus pirms beigām. Tātad trešajā braucienā izšķīrās pa pāris punktiem, bet diezgan pārliecinoši. Tomēr otrā vieta pirmajā posmā, otrā vieta arī šajā posmā. Nīks Alksnis, Viking triala pārstāvis ar aplausiem. Sveicam šo kungu. Jā, šiem vīriem nebija viegli, tur sākās viss ar pirmo braucienu patiesībā kārtīgs trilleris, negāja nevienam, ne otram, ne trešam, ne ceturtam, nu un tad beigās, kurš bija spējīgāks ātrāk mainīt visu, nu tam arī izdevās, protams, sasniegt to augstvērtīgāko rezultātu. Atgādināšu, šie maisi, jā, tur Milwaukee pieslēdzās ar savu apbalvojumu, ļoti vērtīgs balvas ir iedevuši un tāds tematisks varēs sastēlēt savus motociklus atpakaļ, bet nu ko par to tad? Nu tāds lielākais kāpums starp posmiem, nu kārtīga cīņa, kārtīgs atbalsts no vietējiem, grobiņnieks ar aplausiem, Kristers Einās, MT Racing Team pārstāvis 5. vieta pirmajā posmā, šodien izcīnīt, tiešām izrauta uzvara pirmajā posmā. Nu jā, man vēl te teica tāds jaunums, esot pēdējo vietu arī apbalvo GP ieskaitē, nu tad pēdējā vieta, nu dīvaini, nekad jau tā neizceļ, bet nu tad esmu spiests to izcelt, bet nu čalis cīnījās, nu man liekas, piedzīvoja visu emociju gāmu, beigās vēl gan sabru. Ārvis Alksnis ar aplausiem uzmundrinām, jā, pieslēdzās mūsu GP kolektīvam tā, lai ir viņi vairāk un lai tas cīņas ir un nekas neveidzās, jā, pa neatlaidību, apbalvojam arī Ārvi Alksni, skatāmies Kobis ar tur, galvenais Kobim tagad neizmirkt šampanietī, jo šie vīri liesies ne pa jokam, nu tas ir vairāk kā skaidrs. Skatāmies, kā interesanti pa numuriem sastājušies tieši pēc vietām, tātad pirmais numurs pirmai vietai, otrais otrai un trešais trešai vietai. Nu katram bija savu fani, to es pamanīju visu dienas garumā, bija kas atbalstīja Krista, bija kas atbalstīja Niku un tāpat, protams, Kristina Mēnesam bija ļoti daudz atbalstītāji, kas gāja līdz no posma uz posmu, uzplaudēja, uzmundrināja. Nu, un tagad mums atliek noskatīties, izbaudīt šīs šampaniešu saltas, kas tu līdz sekos, un tas jau nepārprotam tiek jau palielināts spiediens pudelēs, un tad ātri šaus to pirkstu jau un aiziet karstā vasaras dienā, kārtīgs šampaniešu duša. Jā, pirmās 3 vietas ieguvējiem tur arī Ārvis pieslēdzās un kārtīgi viens otru apmazgā, bet nu svinēt jau vēl ir gluži pāragri, vēl labs darbiņš jāpadara speed triālā uzplaudēm vēl šiem vīriem. Es ceru, ka rīt šīs cīņas sāksies no jauna un būs tikpat spraigas, kā bija šodien. Augšu ar aplausiem sagaidām, nu kādu laiciņu nav redzēt uz godu piedestālu kā ģimene, bet šodien tā kā brauca visi bračkas, visi cīnījās, tad arī punktus saskaitījām kopā un saskaitījās Alkšņu ģimene ar aplausiem uz 3. goda piedestāla pakāpiena. Jā, tātad 3 brāļi brauca GP ieskaitē, jaunākais brālis brauc mini ieskaitē. Nu, visi brāļi, kas pasulināja trasi, 2. vieta. Second place, family, Lutz. Lutz family. Second place in yours. Is yours. Jā, arī paņem sievu. Es pieļauju, ka sievu. Es ceru, ka sievu, lai tam nāk kaut kāds Delfi raksts beigās. Jā, mazums tomēr komandējums. Nu ko, pirmā vieta, tātad ģimeņa ieskaitē Starcev ģimene. Kāp jūs augstākā goda piedestāla pakāpienu? Jā, ir pazuduši visi 3 bērni, es saprotu. Nu nekas, vismaz balva būs kā mierinājums. Te viss kārtībā. Galvenais turēties kopā līdz galam vienalga, cik jūs esat palikuši. Jā, labs noskaņojums valda ģimeņa starpā. Ir prieks redzēt tik pozitīvas sejas. Viss ir vislabākajā kārtībā. Tas ir tas, ko mums sagādā šis sporta veids. Gan jebkurš sporta veids, bet man liekas, mototriāls ļoti daudz pozitīvās emocijas nes. Varbūt tas cīņas un neizdošanās ir gan daudz dienas laikā, lai vakarā saprast, ka tas viss bija vajadzīgs, lai nobaudītu šo tiešām cīņas garšu, cīņas augļus. Nu ko, paldies jums, Latvijas čempionāta mototriālā 2. posms, ar to arī ir noslēdzies. Redzējām visu laureātus, visu veiksmīgākos, un tagad mums ir jādodās beidzot uz to speed triālu grobiņu.